Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri nonākuši reālā saskarsmē ar tiesu, tai uzticas. Turklāt šis rādītājs ievērojami atšķiras ar to cilvēku viedokļiem, kur ar tiesu varu nav sastapušies, bet savu priekšstatu iegūst no masu mēdījiem. Mūsu pētījumā, tātad, kur ir uzrunāti tikai un vienīgi cilvēki, kas ir nonākuši saskarsmē ar tiesu, 79% cilvēku uzticās tiesām. Faktiski tas tiesas darbs netiek vērtēts nemazām tik zemu un tik slikti, kā tas dažbrīd varētu šķist no masu mēdījos publiskotās informācijas. Tikmēr juristu grupā, kurā ietilpst advokāti, prokurori un pilnvarotās personas, uzticību tiesu sistēmā izteikuši 74% aptaujāto. Savukārt 2010. gada nogalē, aptaujājot valsts iedzīvotājus, gatavību uzticēties tiesā izteikuši tikai 36% respondentu. Pēc masu mēdīju ziņām vidējais tāds tiesnesis vai tiesas darbs, kā viņš parasti tiek vērtēts. Tiesas ir korumpētas, tiesneši atpūšās tad, kad viņiem būtu jāstrādā, tiesām nevar uzticēties, tam līdzīgi. Tiesu procesos iesaistītās personas kā negatīvās lietas tiesu darbā min saimnieciskās problēmas. Pirmajā vietā ir, ka cilvēkus neapmierina iespējas pie tiesas ēkām novietot automašīnu. Otrajā vietā ir, kad uzgaidāmajās telpās netiek nodrošināts privātums, jeb respektīvi, ka cietušajam gaidot tiesas dienā šo tiesu uzgaidāmajās telpās iespējams ir jātiekās ar pāri darītāju. Respondenti arī norāda, tiesu ēkas bieži vien nav īsti pieejamas gados vecākiem cilvēkiem un invalīdiem. Tikmēr juristi par galvenajām problēmām norādījuši ilgos lietas izskatīšanas termiņus, vienotas tiesu prakses trūkumu, kā arī organizatoriskos jautājumus.